biedrība No Salacas līdz Rūjai 2012. gadā izsludināja 3. projektu konkursu kārtu. No 19. aprīļa līdz 19. maijam tika iesniegti projektu iesniegumi 2 pasākumiem. Tie ir konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā. Pasākumam konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā bija atvērtas 2 rīcības. Pirmā – pakalpojumu dažādošana, to kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem. Pieejamais finansējums projektu iesniedzējiem bija 28 956,29 lati. Tika iesniegti 7 kvalitatīvi sagatavoti projekti, kopā sastādot 83 189 latu lielu finansējuma nepieciešamību. Bija iespējams atbalstīt 2 labākos projektus, bet 5 projektiem tiek gaidīts papildu finansējums. Otrajā rīcībā iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana un atjaušana pieejamais finansējums bija 96 2,78 lati. Tika iesniegti 36 projekti, kuru realizēšanai būtu nepieciešami 354 352,55 lati. Pasākumam konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā projekti tika pieņemti 2 rīcībās. Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde. Šajā rīcībā projektus iesniedza 9 pretendenti. Tie ir uzņēmēji, kas finansējumu ieguldīs saimniecību konkurētspējas palielināšanā. Pieejamais finansējums bija 45 971,92 lati. Izmantoti tiks 18 936,07 lati. Rīcībā lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos netika iesniegti projekti. Ir izsludināts atkārtots projektu konkurss, kurā pieejami būs 29 494,10 lati. Kocēnu novadā reģistrētā biedrība Uga Rekords, izmantojot līdera finansējuma atbalstu, realizē projektu Mobilās multimēdiju studijas izveide. Biedrību projekta ieviešanā atbalsta Kocēnu novada dome, piešķirot līdzfinansējumu un ierādot darbībai nepieciešamās telpas. Ir iegādāta mūsdienīga skaņu studijas iekārta. Sveiki, mani sauc Uģis Raibacis. Esmu Uga Rekords multimēdiju projekta autors. Un es uzrakstīju projektu ar mērķi iegādāties aprīkojumu, kas būtu tieši multimēdijām paredzēts. Es parādīšu apmēram, kā izskatās tā pārnēsājumā audio studija. Līdz šim profesionāli multimēdiju pakalpojumi ārpus lielajām pilsētām nav bijuši pieejami. Kolektīvi, kuriem dalībai konkursos jāveic priekšnesuma ieraksts CD vai DVD formātā, devās uz lielpilsētu studijām, tērējot pietiekami lielus resursus. Šobrīd šo pakalpojumu nodrošinās Uga Rekords. Būs ierakstu pults speciāli, jaudīgāks dators tam arī speciāli būs paredzēts. Un būs arī uz vietas dators, ar kuru varēs apstrādāt audio un video failus. Programmatūras arī tiks iegādāts speciāli audio un video apstrādēji. Šī projekta realizācija nodrošina jauna pakalpojuma pieejamību teritorijas iedzīvotājiem, audio un video studiju, kas var sagatavot vizuāli efektīvas prezentācijas, filmētus sižetus, nodrošināt pasākumu apskaņošanu un dokumentēšanu. Šeit ir 2 GoPro kameriņas. Tad tiks filmēts vienā brīdī no vairākām vietām. Tātad GoPro kameras filmēs no dažādām pusēm uz notikumu, un es vēl pats ar vienu kameru filmēšu pašu pasākumu. Tad pēc tam montējot kopā programmā, tas izskatīsies filmēts no dažādiem rakursiem. Kopējie projekta finanšu resursi ir 15 984,70 lati. No tiem līderfinansējums ir 14 386,23 lati.
Projekta Rūjienas amatnieku biedrības Rūzele apmācību centra iekārtošana iesniedzēji ir Rūjienas novada māju amatnieki. Tie ir cilvēki ar lielu pieredzi dažādās amatniecības jomās, sākot no rokdarbiem, kalumiem un kokapstrādes, beidzot ar tradicionālas latviešu virtuves prasmi zinātājiem. Projekta mērķis ir veicināt kvalitatīvu amata apmācību jau esošajiem un topošajiem amatniekiem, lai saglabātu tradicionālo kultūras mantojumu un amata prasmes Rūjienā un tās apkārtnē. Amatnieku apmācībām un pieredzes apmaiņai ir nepieciešams izveidot centru. Talkā nākusi Rūjienas novada dome, piešķirtas moderni atremontētas telpas, līdzfinansējums projekta realizācijai. Amata apmācību centrs ikdienā būs pieejams jebkuram vietējam iedzīvotājam, kurš vēlas radoši darboties un apgūt kādu no amatniecības veidiem. Līderfinansējums tiek izlietots apmācībām nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegādei. Kopējie projekta finanšu resursi ir 6206,19 lati. No tiem līderfinansējums ir 5585,57 lati. Biedrības līdzfinansējums ir 621 lats. Biedrība Automodeļu klubs Mini Auto, Kocēnu novads Bērzainas pagasts, ir dibināta 1987. gadā. Uzņēmuma reģistrātā reģistrēta 2005. gadā. Tās darbības mērķis ir popularizēt trases automodelismu kā aizraujošu un sportisku aktivitāti skolu jauniešiem. Te ir darba telpas biedrībai AMK Mini Auto. Bērzainas pagastā mēs strādājam no 1999. gada. Ar kopīgiem spēkiem domājam, ko darīt, kā veidot kaut kādas telpas, lai bērniem būtu ar ko nodarboties pēc skolas. Radās telpas, dabujām trasi. No tiem gadiem tā te mēs strādājam un te viss notiek. Biedrība veicina automodeļu sacensību attīstību Vidzemē un Latvijā. Līderfinansējuma saņemšanai biedrība ir iesniegusi projektu Automodeļu trases un pulciņa telpu remonts. Projekta mērķis ir trases renovācija un pagarināšana, telpu remonts. Viss sacensības notiek pēc pasaules standarta noteikumiem. Un, ja mēs gribam kaut ko lielāku par rajonu sacensībām, kā piemēram, Baltijas sacensības, tad mums ir trasi jāpagarina vismaz līdz 30 metriem. Pašlaik viņa ir 28 metri. Un tā radās projekts un bija iespēja tikt arī pie Eiropas Savienības līdzfinansējuma. Trasi pagarināsim, trase būs jauns ceļiņi un arī mainīsies trases krāsojums. Ja tagad mums viņš ir vienā krāsā, tad trasei katram ceļiņam pēc pasaules standartiem ir jābūt savā krāsā gar malu. Un tad, tā ceļiņa maiņa tad notiek jau nevis pēc ciparu sistēmas, bet pēc krāsas sistēmas. Kopējie projekta finanšu resursi ir 2724,97 lati. No tiem līderfinansējums 2506,47 lati, biedrības līdzfinansējums 273 latu. Biedrība Sporta klubs Efekts, Kocēnu novads, līderfinansējumu ir piesaistījusi projektam Sakārtotā vidē vesela sabiedrība. Projekta mērķis ir sporta trenažieru iegāde. Kocēnu sporta namā šobrīd ir pieejami skrejceliņi, kardiotrenažieri. Tie mūsdienīgi aprīkoti un treniņu laikā sniedz informāciju par fizioloģiskām norisēm cilvēka organismā, vērtē slodzi, kā arī nodrošina patīkamu komfortu. Soļošanas vai skriešanas laikā ir iespēja klausīties uzmundrinošu mūziku un sejā sajust viegla vēja pūsmiņu. Tas rada dabas asociāciju. Kopējie projekta finanšu resursi ir 6732 lati. No tiem līderfinansējums ir 6058,80 lati. Projekta Pīlēna Tima peldēšanas skola realizētāji ir biedrības Gadsimtu griežos biedri. Projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt bērnu un jauniešu iespēju piedalīties ūdens sporta aktivitātēs, kas sekmētu drošu, liederīgu brīvā laika izmantošanu un veselīgu dzīvesveidu. Es saskaros ar tādu nepatīkamu lietu, kā ar šo tieši negadījumiem, kas notiek bērniem, īpaši vasarās, īpaši
tas ir brīvlaikā tieši uz ūdeņiem. Pirmām kārtām jau vienmēr ir jābūt automātiskai riska novērtēšanai. Cik liels risks ir darīt to, cik darīt ir to, jā. Un katrā gadījumā arī par šo te glābšanu ļoti daudz cilvēki nelaimes gadījumā sastinks, viņi nespēja reaģēt, jā. Tāpēc, un to var salauzt tikai un pārvarēt treniņos. Ja, teiksim, to būsim 2, 3, 4 vai pat 5 reizes izdarījuši treniņos, ja, tad ir jau liela garantija, ka mēs nesamulsīsim arī tādā brīdī, ka patiešām būs vajadzīga reāla palīdzība kādam. Ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt jauniešu apmācību, sniegt palīdzību ūdens nelaimē nonākušam bērnam vai pieaugušam, apgūt prasmes pirmās palīdzības sniegšanā. Projekta ieviesēji norāda uz vēl vairākiem svarīgiem aspektiem. Piemēram, iemācīt jaunietim novērtēt situāciju, analizēt sekas, saglabāt mieru un rīkoties adekvāti savām spējām. Tas ir būtiskais, tas mūsu inventārs, kas ir vajadzīgs jau. Tās ir 2 desanta laivas, piepūšamas, nu un, protams, glābšanas vestes, kas arī pie kurām mums vispār visiem jāpierod. Pārējais jau ir tikai, kā saka, izdoma, lai šī nodarbības būtu interesants. Un, protams, tie, kas būs beiguši skolu, viņi saņems arī certifikātus. Līdz ar to te būs efekts, ka jā, es esmu pabeidzis tādus kursus, es protu to, varu to, jā. Un, ja, teiksim, jaunietis vai bērns, jā, ir kaut ko iemācījies, viņš to lepojās, jā, tas nozīmē, ka viņš jau muļķības patiešām vairs nedarīs, jo viņš jau ir, kā sacīt, jaunākā instruktora to savu jau, to līmeni sasniedz, ka viņš jau tagad varēs jau tur saviem klases biedriem pateikt, tu tā nedari, šitā nedari, tur var tā notikt, jo es zinu un tā tālāk. Kopējie projekta finanšu resursi ir 2088,90 lati. No tiem līderfinansējums 1880,01 lats, biedrības līdzfinansējums 208,89 lati. Zemnieku saimniecība Bezdelīgas realizē projektu Stratēģijas rīcībā pārtikas mājamatniecības atbalstam, aktivitātē lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde. Zemnieku saimniecība Bezdelīgas šajā gada pavasarī pieteicās uz līderu projektu par zemnieku saimniecības attīstību biškopības nozarē. Projekta mērķis ir iekārtu iegāde konkurētspējas palielināšanā biškopības saimniecībai. Pašlaik ir 8 stropi, bet ar katru gadu mēs centīsimies nedaudz paplašināties. Šie ir Norvēģu tipa stropi. Atšķirība ir tāda, ka visi korpusi ir vienādi, nav atsevišķi medus telpas, bet visiem ir vienādi rāmīši un krāmē tik augšā līdz šogad maksimums bija 5 korpusi. Doma ir tāda, ka apakšā māte dēj un augšējos korpusos bites nes medu. Un tad viņi tā nav tik ļoti jāpārcilā. Saimniecībā iegādāsies elektrisko medus svedi, piekabi stropu pārvešanai un bišu ganībām. Kopējie projekta finanšu resursi ir 1892 lati. No tiem līderfinansējums ir 852,95 lati. Zemnieku saimniecības Bezdelīgas līdzfinansējums 45%. Biedrības Olera Muiža misija ir kultūras un izglītības veicināšana Vidzemes novados. Biedrība ir izstrādājusi jau 2. līdera projektu, šoreiz mērķis ir veicināt Olera Muižas publisko pieejamību un izmantošanu sabiedriskajā dzīvē, uzliekot kungu ēkai dakstiņu jumtu, tā radot pievilcīgu, harmonisku vidi lauku teritorijā. Ņemot vērā to, ka tās iepriekšējās konstrukcijas, kas ir uzlikts 2002. gadā, tomēr tehniski nav pareizi izveidotas. Un arī varbūt par šiem 10 gadiem ir nedaudz cietušas, jo ir bijis papisseg un jumts. Mēs esam nolēmuši viņas pilnībā likt no jauna. Mums ir ļoti labi izstrādāts projekts, Kristīna Veinberga ir taisījusi. Un cilvēks, kas, teiksim, orientējās tradicionālajā būvniecībā. Un tātad mēs izmantojam 18. gadsimta beigām atbilstoši izmēru koku konstrukcijas, un mēs tātad pilnībā šo te esošo jumtu mainīsim. Un ir paredzēts dakstiņu jumtu segums, kas jau mums ir sarūpēts, te var redzēt, ka Muiža tādu.
Ar šo projektu biedrība ilgtermiņā piedalās nacionāla un stratēģiska uzdevuma risināšanā samazināt iedzīvotāju migrāciju uz lielajām pilsētām. Mums biedrībai noteikti būs iespēja, tad, kad visi tie lietus ūdeņi vairs nenāks te Muižā un būs normāls jums, mēs varēsim telpu pa telpai paši saviem spēkiem, tā kā savest viņu kārtībā, lai varam laist cilvēkus iekšā un rīkot pasākumus. Tuvākais būs 7. decembrī, uzstāsies Zaņa Šmite ar etno mūzikas koncertu. Kārlis Zemītis, biedrības pārstāvis, atzīmē to, cik svarīgi lielus izaicinājumus un uzdevumus veikt kopā. Viņš izmanto alegoriju sakot, ka cilvēks viens nav spējīgs iekustināt uz sliedēm stāvošu ogļu vagonu. Bet, ja mēs to darām kopā, tad spējam iekustināt šo smagumu un saņemot mūsu spēku un inerci, tas sakustas. Tad būsim kopā un mūsu spēks pierādīsies vienotībā. Kopējie projekta finanšu resursi ir 20 000 latu. No tiem līderfinansējums ir 18 000 latu. Biedrības līdzfinansējums 2000 latu. Biedrība Lauku atbalsta un izglītības centrs Ramata dibināta 2005. gadā ar mērķi sociāli aktivizēt Ramatas pagasta un apkārtējo teritoriju iedzīvotājus. Biedrība pastāv jau 7 gadus, un biedrības kā viens no galvenajiem mērķiem ir mūža izglītība. Biedrība atrodas tālu no Valmieras, un tāpēc mums tāda sāpīga tēma un aktuāla ir mūža izglītība tepat uz vietas, lai nebūtu jāmēro tālais attālums līdz rajona centram. Biedrība ir izvirzījusi uzdevumu izveidot apmācību un informācijas centru, aktivizēt iedzīvotāju sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām, veicināt pašiniciatīvu, vēlmi apgūt ko jaunu. Biedrība ir iegādājusies visu paredzēto aprīkojumu – datoru ar programmatūrām, printeri, projektoru, ekrānu, diktofonu un fotokameru. Projekta realizācijas beigu termiņš mums ir šā gada 12. gada decembris, un jau ar nākošo gadu mēs uzsāksim dažādas apmācības vietējiem, galvenokārt mazo saimniecību īpašniekiem, uzņēmēju darbībai. Masalacas novada dome ir galvenais biedrības sadarbības un atbalsta partneris. Tā nodrošina telpas un līdzfinansējumu dažādiem biedrības ieviestajiem projektiem, tai skaitā arī šim līderprojektam Mūža izglītības iespējas Ramatā. Kopējie projekta finanšu resursi ir 1476 lati. No tiem līderfinansējums ir 1328,40 lati. Masalacas novada domes projekts Putni salido mājās turpina jau aizsākto sadarbību līderfinansējuma piesaistei Skaņā kalna dabas parka labiekārtošanā. Ir veiksmīgi realizēts projekts Pastaigu taku iekārtošana. Šobrīd dzīvē realizējas jauna ideja – dabas iepazīšana eksponējot interesantas putnu skulptūras. Tās būs gatavotas no koka, kuri savukārt izauguši Skaņā kalna parka teritorijā. Mežā, Skaņā kalna parkā, dzīvo daudz un dažādi meža zvēri un putni. Meža zvērus mums ieraudzīt ir grūtāk, viņi tomēr ir manīgāki, bet putni, protams, dzēnis katru dienu noteikti kāļ. Protams, ir daudz visādi putni, ko ar aci un Skaņā kalna parkā tieši varbūt neieraudzīs, bet kas noteikti dzīvo mežā, ne tuvu cilvēku dzīvesvietai. Mēs atrodamies mežā, Skaņā kalna parkā, un šeit viss tiek gatavots no koka. Un šie ir Skaņā kalna parkā atrasti koki un apstrādāti, ielikt pareizā vietā un rada patīkamu efektu šai vietai. Putnu dzīve tiks atainota visā pilnībā. Gan līgzdas vīšana, gan barības meklējumi, pat dziesmas būs dzirdamas. Šim projektam mēs gatavojamies jau ilgāku laiku, lai īsti saprastu, kā mēs gribam parādīt Skaņā kalna parku, ne tikai dabas objektus, bet lai arī būtu interesanti pavadīt laiku bērniem, pusauģiem un arī vecākiem cilvēkiem, protams. Ar šo projektu tiks dots ieguldījums cilvēku izglītošanā, vērsta uzmanība dabas audzēšanas izpratnes veidošanai un vēlmei atrasties skaistajā Latvijas dabā. Kopējās projekta izmaksas ir 24 000 latu. No tiem līdera līdzfinansējums 18 000 latu.
Valkas novada projekts Gaišāk, ērtāk, skanīgāk. Projektā iegādāts mūsdienu prasībām atbilstošs tehniskais aprīkojums Kārču pagasta tautas namam. Izmantojot līderu pieejamo finansējumu, ir iegādāti radiomikrofoni, skaņu aparatūra, skatuves pakāpieni un apgaismošanas iekārta. Projekts ir sasniedzis mērķi. Tautas nams pasākumu norises laikā ir izgaismots daudzkrāsainiem prožektoru stariem. Mākslinieki bauda ērtības, ko sniedz kvalitatīva skaņas aparatūra un prieku par to, ka pateicoties skatuves paaugstinājumiem, ik viens pasākuma apmeklētājs viņu priekšnesumu var izbaudīt pilnībā. Kopējie projekta finanšu resursi ir 20 848 lati. No tiem līderu finansējums 15 380 latu. Biedrības Rujienas senioru māja, Rujienas novads, darbības mērķis ir atbalstīt sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas un veicināt viņu labklājību. Īpašas rūpes ir veltītas cilvēkiem ar invaliditāti, tādiem, kas cietuši nelaimes gadījumos, katastrofās. Rūpju lokā ir arī daudz bērnu ģimenes, bērni un jaunieši no nepilnām ģimenēm, vientuļi pensionāri. Projekta mērķis ir paauģu dienas centra izveide. Viens no lielākiem un svarīgākiem mūsu biedrības tādiem pamatu uzdevumiem ir samazināt šo sociālo plaisu starp vecu cilvēku un jaunu, starp dažādām paaudzēm, un ne tikai jaunietim parādīt un mācīt cieņu pret vecu cilvēku, bet arī vecam cilvēkam tieši to pašu mācīt un pret jaunu cilvēku, gan mūsdienu gadsimtu, gan mūsdienu tehnoloģijas. Projektā iecerēts parūpēties par to, lai senioru devums sabiedrībai izpelnītos lielāku atzinību. Durvis ir vērtas visiem. Un mēs arī tieši gribam, jo vairāk šīs durvis tiks vērtas, jo vairāk dzīvot spējīgāks būs šis dienas centrs. Un tieši apkārtnes senioriem, apkārtnes jauniešiem, ja viņi grib šo saiti veidot. Mūsu sabiedrības vecākā gadagājuma cilvēki ir tie, kas rūpējas par saviem vienaudžiem, dara brīvprātīgo darbu, bieži ir neaizvietojami mazbērnu aprūpē. Dienas centrs būs vieta, kur izzudīs paauģu atšķirības. Senioriem partneri būs jaunā paudze, kas dedzīgi stāstīs un rādīs savas prasmes, mūsdienu tehnoloģiju pielietošanas iespējās, savukārt paši tie smelsies simtgalvju dzīves gudrības. Šobrīd jau ir vairāk jaunieši no Rujienas vidusskolas, kurus mēs esam uzrunājuši, un viņi ir uzklausījuši un arī piedalās šajos brīvprātīgā pulciņu organizēšanā šeit Rujienas senioru mājā. Gan uz svētkiem ir kūkas un kliņģeri tiek cepti, katru mēnesi ir dzimšanas dienu ballītes, kur iesaistās jaunieši. Tiek veidoti dažādi mazi mākslas priekšmeti ar rokām un olas krāsotas lieldienās un puzuri taisīti, lai šī diena šim vecam cilvēkam būtu piepildīta. Kopējie projekta finanšu resursi ir 19 454,14 lati. No tiem līderu finansējums ir 17 508,73 lati. Naukšēnu novada jaunieši ir cerību pilni tikt pie savām telpām, pasākumu norises un brīvā laika pavadīšanas vietas. Jauniešu biedrības Nurmu karaliste projekta mērķis ir ierīkot sajieta namu, izremontējot māju Nurmu ciema Noras. Nams tiks izmantots ciema iedzīvotāju interešu kluba vajadzībām, lekciju vadīšanai, vietējo iedzīvotāju sapulču rīkošanai, saliedēšanas pasākumu organizēšanai, pakalpojumu sniegšanai un piedāvāšanai. Tas stiprinās Nurmu iedzīvotāju garu un savstarpējo sadarbību. Norās remonta darbus veids būvniecības firma, bet apkārtnes iekārtošanai un telpu tīrīšanai piesaista vietējos iedzīvotājus un jauniešus. Tas ir brīvprātīgais darbs. Kopējie projekta finanšu resursi ir 20 000 latu. No tiem līderfinansējums 18 000 latu. Biedrības līdzfinansējums 2000 latu.
Mazsalaces novada dome biedrībai no Salaces līdz Rūjai iesniegusi projektu krēslu iegāde Sēļu tautas namā. Projekta mērķis ir radīt ērtus, drošus un komfortablus apstākļus Sēļu pagasta tautas nama apmeklētājiem. Es pamanīju jau kādus 3 gadus, daži cilvēki man neapmeklē koncertus, īpaši senioru paudzi. Kad es apjautājos, kas notiek, viņi saka, vietie krēsli ir nedroši. Un tā arī bija, ka tie Ķīnā ražotie krēsli, kuras gan pirms 8 gadiem 5 zemnieki sameta naudiņas un uzdāvināja. Tie bija konferenču krēsli, kuri tas izturības laiks bija 3 gadi, un mēs jau viņus 8 gadus. Un, kad tādas druknākas kundzītes uz viņām apsēdās, tad bija gadījumi, ka vienkārši ielūza. Pēc bālēm arī, pēc lielajām zemnieku bālēm, katru reizi kādi 5 krēsli bija jāizmet. Un tad es iedomājos, noteikti vajadzētu Sēļu mūžai jaunas krēslas. Uzdrošinājos piedalīties. Es domāju, uzrakstīšu šo projektu. Varbūt, ka par šo nelielo naudiņu varētu Sēļu mūžai 100 skaistus krēslus un mazajā zālē atkal savukārt 20 tādus krēslus. Kopējā projekta vērtība ir 3294 lati. No līderprogrammas saņemtais atbalsts ir 2430 latu. Burtnieku novada Matīšu pagastā darbojas biedrība Matīšu teātra, kultūras un izglītības biedrība Mati. Kāpēc Mati? Tā kā no matīšiem, tā kā no izglītības, tā kā no attīstības, bet patiesībā ir tā, ka vienu matu pāraut var ātri, bet ja mēs esam daudz matu, tad ar to tik viegli nevar galā tikt. Biedrība ir dibināta 2010. gadā ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu talantu un prasmju attīstību, pieaugušo mūža izglītības veicināšanu un kultūrvides saglabāšanu. Kāpēc, lai cilvēks dzīvotu laukos? Ne jau tāpēc, ka viņam tur ir govis, ka viņam tur ir saimniecība, bet tāpēc, ka viņam ir kompānija laba, ar ko vakarā satikties un ar ko kopā pabūt. Līderprojektu aktivitātēs biedrība iesaistās ar izstrādāto projektu apskaņošanas sistēmas iegāde. Skaņu un studijas aprīkojums tiks lietots organizējot teātra izrādes un daudzveidīgus kultūras pasākumus Matīšu pagastā. Uzrakstījām projektu, un es tā ļoti ceru, ka decembra beigās uzņēmēju balli mēs varēsim apskaņot jau ar savām akustiskajām sistēmām, izmantot 16 kanālu pulti, 2 radiomikrofonus un justies ļoti labi. Projekta kopējā vērtība ir 2701 lats. Līderfinansējums paredzēts 2431 lats. Kocēnu novada biedrība Valmieras novada sabiedrības integrācija. Projekta mērķis bija iegādāties biroja aprīkojumu, datoru un nepieciešamās iekārtas, lai nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem piekļuvi elektroniskiem sazināšanās līdzekļiem, iespēju sagatavot dokumentus, veikt citas nepieciešamās darbības. Projekta realizācijas vieta ir Kocēnu novada Rubenes ciems. Bez tam finansējums tika izlietots arī mazuļu atpūtas telpas iekārtošanai. Tika iegādātas rotaļlietas un bērnu mēbeles. Projekta kopējā vērtība ir 3971 lats. Līderfinansējums 3574 lati. Valmieras rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Projekta Jūties ugunsdroši un pasargāti iesniedzējs ir Valmieras rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība Kocēnu novads. Biedrībā darbojas cilvēki ar lielu pieredzi ugunsdzēsības jomā, un viņu mērķis ir pilnveidot brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas sniegto pakalpojumu iespējas un pieejamību. Biedrības ilgtermiņa mērķis nosaka nodrošināt ātru rīcību ugunsnelaimes gadījumā, veicināt vispārējo ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanos, paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti un drošību, kā arī veikt iedzīvotāju izglītošanas un apmācības funkciju ugunsdrošības jomā. Līderfinansējums tiek izlietots ugunsdzēsēju automašīnas garāžas celtniecībai. Tas ievērojami uzlabos ugunsdzēsēju darbības nodrošinājumu un kvalitāti, ļaujot iedzīvotājiem justies droši un pasargāti. Kopējie projekta finanšu resursi ir 18355 lati. No tiem līderfinansējums ir 13652 lati. Biedrības līdzfinansējums ir 4703 lati.
Biedrība Kokmuiža ir ieguvusi līderu finansējuma atbalsta projekta sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, infrastruktūras izveidošana partnerības teritorijas aktīvākajiem iedzīvotājiem dažādās interešu grupās. Mūsu Kocēnu novads ir ļoti aktīvs dažādu šo projektu iesniegšanā un ļoti aktīvi darbojās mūsu biedrības, it sevišķi paši zirgaudzētajā Kokmuiža, kas ir viena no mūsu vērtībām un gan pagātnē, gan es arī ceru nākotnē. Un kad būs nākošais plānošanas periods, tad es domāju, ka mēs ļoti aktīvi turpināsim, mūsu biedrības pie tā strādās, iesniegsim un kandidēsim uz jauniem projektiem. Realizējot projektu, biedrībai ir izdevies sasniegt mērķi, jo sabiedriskās aktivitātes tik tiešām ir dažādotas. Aktīvie novada iedzīvotāji, turisti un viesi var piedalīties interesantos ar jāšanas sportu un latviskām tradīcijām saistītos pasākumos. Mēs iegādājāmies manēžu šķēršļus, manēžu sētiņas, jā. Tad iegādājāmies vizināmo karieti, var tā teikt, kas patiešām ir ļoti ekskluzīva un priecē cilvēkus. Biedrība Kokmuiža ir dibināta 2007. gada martā Kocēnu novadā. Tās dibinātājus apvienoja kopēji nospraustie darbības mērķi – izzināt novada iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās vajadzības, veicināt dažādu sabiedrības sociālo grupu iesaisti aktīvās dzīves izpausmēs, sportā, kultūras pasākumos, saglabāt kultūras un sporta tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošināt pieejamību tiem. Biedrība arvien turpina īstenot un sasniegt savus izvirzītos mērķus. Ja būtu šāda iespēja pastāvēt, tad mēs noteikti gribētu startēt tālāk un gribētu vēl papildināt savu šķēršļu komplektu un noteikti iegādāties jaunus maratona ratus. Un, protams, ja tas būs vērsts uz to, ka varam kaut ko atpūtas jomā sakārtot, tad vēlētos kādas jaunas istabiņas, lai varētu piedāvāt klientiem arī šeit pavadīt laiku. Aktīvi tajā darbojas novada kultūras dzīves vadītāja Ināra Blūma. Viņa ir sava darba lietpratēja un entuziaste. Aktīvi strādā arī Maija Kleinberga, kura labi pārzina Kocēnu novada iedzīvotāju vajadzības, jo ir visu dzīvi dzīvojusi un strādājusi Kocēnu pagastā. Arī Dace Stūre, kura aktīvi darbojas jāšanas sporta jomā un vada biedrību. Kocēnu novads jau no seniem laikiem ir bijis slavens ar jāšanas sporta attīstību. Biedrība Kokmuiža, realizējot šo projektu, sniedz atbalstu šī aizraujošā sporta veida attīstībai. Cilvēki ir priecīgi un pateicīgi par to, ka notiek šādas sacensības, un tas viss ir bezmaksas pasākums. Katru gadu biedrība piedalās sacensību rīkošanā, un šovasar tradicionālā Latvijas čempionāta 3. posms Baltijas kauss izvērtās par plašām starptautiskām sacensībām. Dalībnieku vidū bija sportisti no Somijas, Igaunijas un Lietuvas. Iegādātais sporta inventārs, šķēršļi, norobežojošās sētiņas, rati ir ilgtermiņa investīcijas. Biedrība Kokmuiža kopējie projekta finanšu resursi ir 13 996 lati. No tiem līderfinansējums 12 596 lati. Biedrības līdzfinansējums 1400 lati.